Man sauc Lauris Rancevs, pārstāvu hokeja komandu Wolfus. Rancevs atkal uzsaka. Sāku, cik es no vecākiem esmu dzirdējis 3 gados slidot, tad sāku Latvijas Bērzē, tad bija Aizbergs, Profs, tad sākās HK Rīga, tad bija šī pārzemēm biju, tad atbrauc atpakaļ, nospēlēju vēl virslīgā pāris gadus un šogad pirmo reizi EHL sāku spēlēt. Vārtī! Lauris Rancevs, numur 93. Kādas emocijas? Skaties, kādas emocijas? Virslīga pārāk daudz laika paņem ikdienā. Tas ir viss brīvdienas, darbdienas rīti, piemēram, pie Mogo bija no rīta treniņi, kas nebija īstenībā slikti, bet tas pārāk daudz laika man paņēma, līdz ar to nāca jau tas laiks, kad izdomāju, ka vairāk laika vēlos veltīt citām lietām, nevis hokejām, nolēmu par labu entuziastiem. Es teiktu, ka ļoti laba organizācija, viss tiek tā labi organizēts un augstā līmenī diezgan, es pat teiktu, augstāk nekā virslīgā. Un pie tam arī sociālajos medijos ļoti labi var visu redzēt un tiešām aktīvi. Tā kā es teiktu, pat augstāk nekā virslīgā. Rancevs, nāk vārtī, lūk! Man liekas, ka arī entuziastiem ir labāka mājaslapa un saku aktīvāk ir viss tā iekšējā intervijas. Tas man liekas, ka ir labāk. Cik es līdz šim virslīgā biju spēlējis un tagad entuziastos teikt patīkamāk. Jūs jau paši redzat, visas komandas ir vienlīdzīgas. Jā, un kādu dienu vienai komandai aiziet tā spēle, kādu dienu aiziet otrai, līdz ar to es neredzu, man nav konkrēti kaut kādi pretinieki, jebkurš, kas nāks, mēs iesim un uzvarēsim viņus un pacelsim kausu. Un tāds ir mūsu mērķis un nemazāk. Mēs vēlamies iepriecināt fanus, mēs pateiktos faniem, jo atbalsts no viņiem ir liels. Un tas būtu pirmais, mēs paceltu kausu komandas ziņā un arī pret skatītājiem, jo tas mums kā sestais spēlētājs. Un es domāju, ka arī jebkurš spēlētājs mūsu komandā grib šogad pacelt to kausu. Un es domāju, emocijas būs ļoti foršas un arī pēc tam gan jau labi arī atzīmēsim.